Nu, nezinu, cīnījāmies par cīņas par nevienam, nevar neko pārmest, bet nezinu, šodien nekrita mums tās bumbas grozā. No aizsardzībā mēs tā kā noturējām ļoti labi viņus uz 60, cik nezinu, punktiem. Viņi pat neiemet 70 punktus, tad aizsardzībā viss bija vairāk vai mazāk kārtībā, bet nezinu, uzbrukumā tikām pie labiem metieniem, arī cevišķi beigās jau, kad vilkām klāt, bet nu, neiekrit tie metieni. Varbūt tomēr no rīta treniņš būtu noderējis? Nu, nezinu, tagad tā var teikt, varbūt būtu noderējis, bet es domāju, ka tur nu, neko jaunu. Nu, tie grozi tā vienkārši, nu, nezinu, šodien mums nepaveicās vienkārši. Es nedomāju, ka tā bija treniņa vaina. Tie kilogrami un centimetri bija izšķirošie, kas nospieda, vai tomēr kaut kur citur mēs varam metāt? Nu, grūti pateikt, kas tieši tagad, bet, protams, bija grūti spēlēt, jo viņi visi lieli, viņiem ir, nezinu, vairāk centra komandā nekā ārējās līnijas spēlētāji, jo mums tur bija jācīnās un jāgrūstās, bet kopumā es domāju, ka mēs viņiem labi tikām galā. Nebija tā, ka viņi mūs nospieda no apakšas un sameta, teiksim, tos metienus no apakšas. Tā kā šoreiz es teiktu, ka tīri mēs zaudējām uz to, ka mēs neiemetām savus metienus. Nebija nervi vai tie bija spriedzi, kas ir? Nezinu, spriedzi arī iespējams, ka bija tomēr spēle pret Lietuvu, bet mēs centāmies par to nedomāt. Gājām kā uz kārtējo spēli un es nezinu, vai tie bija nervi, diez vai. Nē, protams, nav ko nokārt galvas. Vienu spēli esam zaudējuši, vēl 2 spēles priekšā. Un iesim, cīnīsimies, lai uzvarētu kādā no tām spēlēm, un tad jau varēsim skatīties tālāk.